Sveiki, sveiki! Nu, mums ir vēl viens uzdevums. Atkal par sadalījuma likumu sastādīšanu. Nu, iepriekšējie piemēri mums bijuši tādi gana vienkārši. Mēs vienkārši izlasām informāciju, saliekam tabulā un viss. Bet, protams, ka vajag arī domāt, kā tās varbūtības rodas. Šoreiz mums ir divi šāvēji, katrs izšāva vienu reizi. Pirmajam šāvējam varbūtība trāpīt mērķi ir 0,7, otrajam 0,9 gadījumu lielums, trāpījumu skaits mērķī. Šo gadījumu lielumu tradicionāli apzīmēsim ar X, var apzīmēt ar Y, par citu burtu. Tas ir trāpījumu skaits mērķī. Kādas ir mūsu opcijas? Mūsu opcijas ir tāda, ka ir divi trāpījumi, viens trāpījums un neviens. Tāpēc tabulas augšējā rinda mums jau ir zināma. Bet tagad jāķers pie varbūtībām. Tāda pirmā varbūtība, tas ir gadījums, ka gadījuma lielums pieņem vērtību 0. Tas nozīmē, ka abi ir trāpījuši garām. Pirmā šāvēja trāpīšanas garām varbūtība ir 0,3, un tāpēc reizinājums un otrajam tas ir 0,1. Un tie ir neatkarīgi notikumi, tāpēc es varu mierīgi sareizināt. Otrais varbūtība, ka ir viens trāpījums. Tas nozīmē, un es šeit īstenībā atļaušos pierakstīt šādi. Pirmais trāpa, otrais nē, plus varbūtība, ka pirmais netrāpa, otrais trāpa. Dažreiz mēs varam būt arī šitik liberāli ar pierakstu, bet es šo izdarīju viena iemesla dēļ, parādīt jums, kā top šī varbūtība. Mums ir jāplūko viss, un viens trāpījums nozīmē divas iespējamas situācijas. Vai nu pirmais trāpa, otrais netrāpa, vai pirmais netrāpa, otrais trāpa. Es pateicu var, tāpēc to saista saskaitīšana. Vai. Tātad pirmajā gadījumā pirmais trāpa, un nozīmē reizināšanu, otrais netrāpa. Tad ir vai, pirmais netrāpa, otrais trāpa. Atgādinājumam, pirmais trāpa ir 0,7, tas nozīmē pirmais netrāpa ir 0,3, tas, ka otrais netrāpa ir 0,1. Iespējams, ka jums vajadzēja varbūt to sākumā jau pierakstīt, bet es domāju, tas nav tik kaut kas tāds, kas nav acīm redzams. Un sanāk 0,034. Un mēs varam vai nu izmantot summas īpašību, mēs zinām, kopā ir jābūt 1, un tas ļauj secināt, ar kopā jau ir 0,37, paliek 0,63. Bet mēs varam arī vienkārši tāpat izrēķināt. Un izrēķināsim, un es paskaidrošu īstenībā vienu lietu par stratēģiju. Tāda abi trāpa, 0,7 reiz 0,9, 0,63, nekādu pārsteigumu, bet par stratēģiju. Ievērojiet, ka mums šo bija vieglāk noteikt, un šo bija vieglāk noteikt, kamēr šis sagādā zināmas grūtības. Mēs varam izmantot īpašību, ka kopā ir 100%, lai noteiktu grūtāk nosakāmo varbūtību. Un mums priekšā ir pāris piemēri, kuros šis noderēs.